kad arī baptistiem ir pilnīgi vienalga, ar ko iet kopā, kā es teicu, vienā laivā ar sātanu vai ienaidnieku. To es vēl pagaidām viņus negribu apvainot, bet tur bija tik viltīgi uzrakstīts, tur nebija pārskaitīti, ja, varbūt, lai kāds arī neierauga, tāpēc, ja, no, tāpēc es mēģināšu uzzvanīt un citos veidos izzināt, ja. Lūdzu, ekumēnismis, jūs saprotiet, un atkal tas, ko rāda laiku beigas, pēdējā laiku pazīmes. Un kas tas viss ir? Tas ir tas, ka Sātans dara savu darbu ļauno 24/7. Jums ir jāsaprot, ja, kad Sātans taču ir, kā lai jums pasaka, viņš nav tā, ka viņš ir atvaļinājumā un viņš vienu brīdi pēkšņi no kaut kāda piedzēries tur guļ, ja, kokteilīti piesūcies, pēc tam no sava skurbuma atlapst, atžirkst, ja, un tā, man taču ir cīņa ticīgajiem, uzreiz uzkoš citronu, ja, uzlāpa pohas, iemet tur iekšā 2 gabaliņus speķa, ja, vēl uzlāpās un tagad noskurinās, jā, pareizi, mana misija bija taču viņus iznīcināt, es te bišķi piedzēros, labi, strunts, atžirkst, un tagad uzlāpījies, mauc tālāk. Kur? Liepāja, davai pie tiem, ja? Es tā bišķiņ, lai jūs sasildītu arī, jo man ārā ir augsts, es plikām rokām staigāju un tā. Tāpēc stāsts ir par to, ka viņš 24/7 ir nomodā, un visus viņš skatās, kuru var pievilt. Viņš meklē, Sātans meklē tādas dvēseles, mācītāju dvēseles vispirms, klausaties. Sātans vispirms meklē tādas mācītāju dvēseles, ja? Kuri ir šādi nešķīsti sevī iekšā, un mēs to neredzam tā, ja? Mēs nevaram pieiet un redzēt kaut kādu nešķīstību vai kaut kādu, piemēram, ātrais piemērs, kaut gan es jau jums to visu laiku saku, tūlītās beigšu video un tā. Tas pats Steve Lawson, es par to gribēju pieķerties, te klāt vienu dienu neuztaisīju. Paklausties, kas ir ar Steve Lawsonu, ja? Piemērs, kāpēc es saku, neviens tev tu pats neko neatzīsies un nepateiks. Steve Lawson ir bijis baigais, krutais mācītājs, baigais, krutais sludinātājs, sarakstījis, es saprotu, grāmatas un zinātniskos darbus, un tur vai tikpat nav bijis kopā ar Paul Washeru un MacArthuru un kādiem Amerikas tiem slavenajiem lielajiem onkolīšiem, ja? Un viņš taču izrādās ir pieķerts, ko? Cits saka 5 gadi, reku te uzpeldējis, ka jau 6 gadi ir bijušas attiecības, un atkal vieni saka tikai ar vēstulītēm, ar sarakstēm, un citi saka, ka ir bijis kniebiens, ja? To jest viņš ir ko darījis, es vienu dienu noklausījos to pēdējo hītu, ka viņam ir uztaisīta kalpošana, uz tā kalpošana ir pusi uz pusi ar meitu, ja, finansiāli, un viņi tur kādu ziedojumus vai tas vai ko bija tur vākoši un darījuši, viņu budžets bija 500 000 gadā, iedomājieties, 500 000 gadā, un tad tie džeki, tie no tās G3 kaut kādas tur konferences vai no kurienes tie, kas, pie kuriem viņš tur baigi sludināja un ņēmās tie, nāca beidzot ar kaut kādu paziņojumu tagad nesen, jo viņu pieķēra jau tur vairākus mēnešus apakaļ, bet tikai tagad viņi atnāca un šito visu izstāstīja patiesību, ka tad Lawsonam ir bijuši honorāri un naudas un kas un 500 000, un tad viņš tas vēl tie runātāji teica, ja, tie spīkeri, ka tātad, lūk, viņš ir ar to naudu lidinājies pie savas, tā latviski, pie savas brūteles, ja? Tātad viņš ir lidinājies uz citu štatu, tērējis šo savu, misijai vai misijas savu naudu, šos 500 000, ja? Šos honorārus un kādas tur lietas, ja? Un viņš ir viņas tērējis, lai brauktu, lai lidotu lidmašīnu, ja? Uz tikšanos, uz randiņiem ar to meiteni, kurai bija laikam tur 20 vai 22 gadi, ja? Lawsonam 73, labi, meitenei 23, viņam 73, tad 50 gadi jaunāka meitene, ja? Lūk, tāpēc puišu meitenes. Un jautājums ir, līdz šim brīdim, es ātri ko gribu pateikt, lai jūs saprastu, līdz šim brīdim Lawsons nav iznācis ārā pats un YouTube'ā nekur pasaulē atklāti godīgi pateicis ne ēpas, ne uzruna, ne tās, ne šīs, nekas, par ko visa pasaule cepās un tie visi vīri, kas ar viņu 30 gadus kopā kalpošanā bijuši tieši par šo te, ka jūs varat iedomāties, un es, kad skatos uz to Lawsonu agrāk ar kādu vienu otru svētruriņu pa minimumu paklausījos, ja, bet man likās, ka viņš tā runāja, un galvenais, ka tagad pēdējā laikā drējātās viņas svētrunas, ja, ceļ gaismā, kurās tiešām daudzus vai nesen apakaļ kādu laiciņu viņš bija tā runājis, ja, viņam pat vēl tādu interviju, es atceros, pēdējais, kas iekrita prātā, viņam bija 5-6 minūšu gara intervija, ielikta kaut kāds jaunais cilvēks, viņam uzprasīja, ko jūs varat ieteikt jauniem cilvēkiem par tur laulības pārkāpšanu, nešķīstību, tur šitas viss tur, tas, kā seksuāli būt tīram, ja,
pure, tīrs tur šīs, ja, un Lausons stāv tādā vestibilā, un tādu gudro rečuhu nodeva, un puiši meitenes viņam tiešām bija riktīgas runas, ja? Bet jūs variet iedomāties, kad iznāk tā, ka viņš šos 5-6 gadus bija draiskojies ar šo draiskuli, un bija iepazinies kaut kādā tur Bībeles koledžā, tad tā bija viņa studente bijusi, ja? Savošņājušies tur, un viņš to neizrādīja, un viņa arī ne. Un viņam ir sieva, taču arī tad 70 pāri noteikti gadīga, ja? Un ir ģimenē, ja? Viss meita un kas tur. Un šie laiž un salaiž, un tās jaunās meitenes tēvs laikam to bija uzodis un tad cēlis gaismā un pateicis Lausonam, vecīt, vai nu tu to pats izdari, vai es rīt pacelšu visai pasaulē. Un tā Lausons tur bija sācis rakstīt ēpastus un to, ja, bet publiski joprojām nav ne atzinies, ne nožēlojis, ne iznācis ārā. Un es skatos uz viņa bildes, nenosodu, mēs visi, man arī visādi sūdi seksuālie dzīvē bijuši, ko es te varu vispār muldēt 3 sievu vīrs, ja, bet ar to, ko gribēju teikt, ka nekad mūžā pēc viņa vai smaidīja, vai pēc tās nopietnās runas to svētrunu laikā, kurā viņš saka, nekādā gadījumā un tā močī pret laulības pārkrāpšanu, pret šito visu, pret šito flirtu, to es to, ko pats izdarīja, jūs saprotiet? Un uz ko es to velku? Es velku uz to, ka, ja jūs zinātu, kāpēc es daudzreiz esmu teicis, pieslēdzam kompi šito visu mācītāju Latvijas smadzenēm, ja, pie Jencīša, ka tur visas šitās plikās pupainās, ka prieka vēstī pie gleškēm, ka vienreiz es teicu pie tas River Rīga, ja, kaut kāds tur vulgārs vecis vai kāds, ja. Kāpēc viņi ļauj? Normunds, Āboltiņš, Bauskā bija intervējis vienreiz vienu uztilpētās tur baigās ādas biksēs, ja? Es cik daudz piemērus neesmu saucis un teicis, un manos video tas viss ir, ja? Mīļie cilvēki, ja mēs pieslēgtu pāris vadiņus pie smadzenēm, protams, Dievs ir pieslēdzies un mums un mūsu smadzenēm un redz un zina, ja? Bet ja mēs šeit zālē sēdētu un spētu to ieraudzīt, kāda nešķīstība notiek ticīgo vidū, neredzama šeit garīgā, ja? Jo nevar tā būt, kad sanāk šeit zālēs kopā skaistas, tur koptas, tur tādas vai blondas vai rudas vai kādas sievietes, ja tur smaržīgas un figūrainas un saģērbtas, tā kā ir, es nesaku, ka visi pareizi, bet pieņemsim tādas kā ir. Un kad tur sēž zālē tie šitie te, kā lai saka, pēduši vilki, ja, kuriem, apmēram tur aitiņas skraida kā lai saka, aitas skraida, aitiņas, jēriņi vilkiem skraida pa galda virsmu, a vilki tā pēduši, kasa vēderus tā guļ, apņēpся ravno. Puišu meitenes, beidziet, paņemiet Lausonu. Viņam ir mājā 73 gadīga noskrējiens, kā es daudzreiz saku, tur 500-600 tūkstoši jau spidometrā, ja? Viņam vajag jaunu modeli. Tad tikko no salona iznāk 22-gadīgs modelītis ārā, jauns, foršs, frišs, smaiks. Tur, ja tā bilde bija īstā, redzēju tumšmatīte tāda, ja? Es teikšu godīgi, man viņa nesimpatizēja, bet, katram sava gaume, ja, nebija smukulīte. Bet tik un tā, ja, tāpēc puišu meitenes, beidziet. Un tāpēc, tas viss ir tik nopietni par šķīstību, par svētumu, ka daudzās vietās, tagad varam vilkt visādas paralēles. Labi, viņš bija sludinātājs, kur tur braukāja riņķī, bet paskatieties kaut kādās daudzās vietās šeit, kas notiek, ja. Ja mēs redzētu, kā es teicu, daudzās vietās iespējams džeki tikai iet, tāpēc, ka tur tādas un tādas draiskules, jo, kā es pieminēju, džeks mājas grupā savostījās ar jaunāku, aprecējās, un tur arī laikam, vai pat nebija, mēs taču blakām nestāvēju, kā tautā saka, ja, bet tur vai tik nebija tā, ka tur, jau bija paspējuši čut nepārgulēt un kas un visu, un tad tur aprecējās, jo mums taču tik bieži notiek šādas lietas, vai ne? Cik tur vajag, lai tā, kā mēs teiktu, ja, lai tas embrijs sāktos, davai pa tādu pieklājīgo, ja? Tas ir viens šļāciens un viss, ja? Tāpēc puišu meitenes, vot lūk jums. Un mēs, ja tagad skatāmies uz to visu tā vienaldzīgi, tā ne pa īstam, bet pa jokam, un agris mierīgi, tā bija, un kāpēc vēl es zinu, ka gara man būs daudzi video, bet man puišu meitenes to vajag izteikt.
Kāpēc man velk tagad tā rakstvieta, kur bija teikts, ja, par to pornogrāfijas skatīšanos, kā bija Jēzus teicis, ja tava kreisā acs vai kas tur tevi apgrēcina, tad izrauj, un labā roka tad nocērt, ja. Nu, un es vienu dienu to arī no viena pareizā tā Zaka Pūnena no tā indiešu mācītāja noklausījos, un viņš tā, pateica, varbūt kā es tur galīgi, varbūt nebiju pats aizdomājies, bet lai būtu, labi, varbūt biju, bet davai labāk nebiju. Un viņš pateica, ka tas ir par šo pornogrāfijas skatīšanos, runa ir par to aci, un ar labo roku, ka tu viņš saka, ļurini savu gailīti, viņš saka, tas ir vot tas. Un viņš teica, redz, ko Bībele saka, viņš saka, pārstāj to darīt, ja, gan ar acīm skatīties, iekārotu, gan ar rokām tur, saka, darboties, ja, jo, ja nē, tās rakstvietas kā skanēja, labāk, ka tu bez tās acs un bez tās rokas, ja, ieej Dieva valstībā, nekā ar roku. Un nekā ar aci un aizej pazušanā ellē. Pareizi? Tā raksti saka. Un tas nozīmē, ka jebkurš masturbētājs un porno skatītājs, un es tas biju 30 gadi, tad iedomājieties 30 gadu laikā, cik es varēju reizes nomirt un nokļūt ellē. Un Dievs mani bija saglabājis un turējis un gaidījis 30 gadus, varbūt vairāk. Davai 30, lai būtu. Un tas tikko nesen man viss beidzās, tikai salīdzinoši nesen, ja? Jo es arī dzirdēju vienu Amerikas prīčeri, ja, kurš iela sludinātāju tādu šorts video, kurā viņš pateica, tad burtiski aizvakar, viņš teica, paklausieties, ja tu neesi no šitiem grēkiem ticis visiem vaļā, tu nekvalificējies ielās iet un runāt, ja, tāpēc es biju tik priecīgs, kad es, lai man nebūtu jāliekuļo un tā nedrīkstēja, pēc, man patika Džeks, kā pateica, viņš šito visu piesauca, viņš teica, ja tu no tā visa neesi vaļā un neesi brīvs, tad ielās neej, tu nedrīksti, ja, var sakot, viss es negribu tur izšķidāt, ja tur liekuļošanas un vēl kas, bet tu nedrīksti. Un es tikai to dzirdēju, es tā padomāju, wow, cik labi, ka man tagad, kad sirdsapziņa vai visu, vai kā lai saka, es esmu tīrs, es to nedaru, un es ar drošu sirdi varu iet to darīt, lai nav tā, ja, ka es jums nosludinu, atnāku mājā un situ kulakā, jo tā bija 30 gadus ar manīm, ja. Mēs ar Modri tur ar Jencīti visi izdarījām Cēsīs Limbažos, ja, un pēc tam brauc mājā un tad ej porņo saitos, ja iekšā, vai ne? Tā kā puiša meitenes, tāds ir stāsts, un par to Agri, kāpēc viņš tur kaut kādas tur gara dāvanas vai ko, un es tikko to garo penteri visu stāstu, lai jūs saprastu, kad ir jārunā, jo skatieties, piemēram, es par to Agra šito, viņš aizbrauc uz turieni par kaut kādām gara dāvanām, tur Bauskā, piemēram, sēž dračītāji zālē. Jūs teiksiet, nav? Sadaram. Izdaram tā, uztaisam tur testu, ja? Uztaisam testu, kārtīgi nobaidam Bauskas džekus, ja? Riktīgi nobaidam. Un tad uzdodam jautājumu, zēni, paceliet roku, kurš to dara. Un es varu garantēt, ka būs rokas, kas to dara. Un Agris tādā situācijā aizbrauc uz turieni runāt par gara dāvanām, ne par masturbētājiem, kuri šonakt nomirstot aiziet uz elli. Un sausais atlikums ir kāds, šī rakstvieta. Tev ir gara dāvanas vai tev nav gara dāvanas, ja tu skaties porno un masturbē un šonakt nomirsti. Pat ja tev būtu visas un tu tur burbuļotu visās mēlēs un tu tur, es nezinu, ko darītu, tur Copperfields caur sienām ietu un izgaistu un atkal tu parādītos un viss, kas tik tev nebūtu, ja? Un tu porno skatītos un masturbētu, draudziņ, ja? Tu aiziet uz elli. Bet Agrim pietiek tik daudz. Pietiek tik daudz smadzeņu vai pelēko vielu, ja? Lai aizbrauktu un pastāstītu par gara dāvanām, ka tajā laikā Bauskas draudzē iet cilvēki pazušanā, iet cilvēki uz elli. Un šādi puiši un meitenes sēž ne tikai Bauskas draudzē, šādi ticīgie, ja? Kas nav atgriezušies un kas dzīvo grēkos. Un kamēr daudzus nepieķers, Stīva Lausona piemērs, un ne tikai viņa. Visticamāk, pasaulē noteikti ir arī citu piemēri, kur viņi ir pieķerti, un tikai tad, kad viņus pieķēra, viņus dzīve piespieda, viņiem nebija varianti, viņiem nācās, pieķerts, ja? Bet tā paši 100 gadus nebūtu pārtraukuši vai atzinušies vai godīgi, ja? Pateikuši un nākuši klajā vai kaut kā tā. Tā kā puišu meitenes, tāds ir video šovakar.